Gals TV3 ziņas. Valdošajai koalīcijai joprojām nav ideju, kā vēl šajā apkurs sezonā samazināt iedzīvotāju izdevumus par siltumu. Tādēļ top plāns, kā parāda apjomu mazināt ilgtermiņā. Par reālāko risinājumu speciālisti joprojām uzskata māju siltināšanu. Vairāk stāsta Guntis Meisters. Latvijā ir 37 000 daudzdzīvokļu māju, no kurām 98% ir energo neefektīvas. Ekonomikas ministrijā piedāvā uzsākt vērienīgu renovācijas programmu, un šim mērķim ir vajadzīga astronomiska summa – 2,7 miljārdi latu. Jau pērn decembrī būtiski pieauga apkuras rēķini augsto tarifu un zemākas gaisa temperatūras dēļ. Tie bija pat līdz 70% augstāki nekā gadu iepriekš. Daudz iedzīvotāji joprojām nespēja samaksāt un dramatiski strauji pieauga parādi par apkuri. Kopumā tie jau pārsniedz 40 miljonus latu. Ekonomikas ministrijai nav plāna, kā iedzīvotāju izdevumus samazināt īstermiņā. Toties ilgtermiņā šo problēmu varētu atrisināt, siltinot mājas. Plānots izveidot energoefektivitātes fondu, kas iedzīvotājiem nodrošinātu samazinātas procentu likmes. Iedzīvotājiem, ja mēs vēlamies panākt kaut kādu būtisku vēlmi no viņa puses siltināt, nedrīkst minēt tātad divus vārdus. Nedrīkst minēt vārdu kredīts un nedrīkst minēt vārdu būvniecības kvalitāte. Jā. Tomēr Saeimas deputāti nav pārliecināti, ka ekonomikas ministrijas plāns motivēs iedzīvotājus masveidā iesaistīties renovācijas programmā. Daudzi joprojām negrib aizņemties, arī bankas nelabprāt sniedz aizdevumus. Turklāt varbūt vispār nav jēgas aizņemties. Kā tad 10 gadu laikā vai 20 gadu laikā Latvijā, kas notiks ar mājokļiem? Ja? Mums šeit būtu vajadzīga tāda ļoti skaidra principa attīstība, šie te mājokļu stratēģijas attīstībai. Ja? Jo cilvēki ļoti daudz, kur arhitekti arī uzdod jautājumus. Arī attīstītāji uzdod jautājumus, vai vajag vēl būvēt. Kas notiks ar ķēngaraku dzīvojamo fondu? Ja? Tur ir ļoti daudz problēmu. Tikmēr Saskaņas centra deputāti joprojām ir pārliecināti, ka situāciju krietni uzlabotu pievienotās vērtības nodokļa mazināšana apkurei, taču arī zinātnieki uzskata, ka tas nebūtu pareizākais variants. Cilvēki beidzot sāk arī domāt, ka kaut kas ir jādara. Ja enerģija būtu, teiksim, samazinot akcijas un citādus nodokļus, mēs atkal nonāksim atpakaļ, sāksim tērēt vairāk, kas ir pilnīgi noteikti neilgtspējīgs ceļš. Visticamāk, Saeimas deputātiem drīzumā atkal nāksies lemt par PVN samazināšanu apkurei. Par šo iniciatīvu turpinās parakstu vākšana portālā Mana balss. Iedzīvotāji aktīvi parakstās arī par ierosinājumu samazināt PVN gāzei un elektrībai. Guntis Meisters.